Šodien mēs pavadīsim brīnišķīgu laiku, iepazīsimies ar drošību internetā bērniem un antimobbinga informāciju pieaugušiem. Sveiki, draugi! Mani sauc Agnes. Tātad, jūs esat atnākuši uz antimobbinga pasākumu. Vai jūs zināt, kas ir mobbings? Kad dara pāri tieši tā. Lūdzu, mēs pildīsim darba lapas. Vai mēs sūtām svešiniekiem savas adreses? Kā rīkoties situācijā, ka kāds jums dara kaut ko, kas jums nepatīk? Jā, lūdzu, 3 dāmas ļoti enerģiski ceļ rokas. Sadalāties komandās pa 5. Mani sauc Madara Mickeviča, es esmu ESI, Emocionālā sociālā intelekta centra vadītāja. Un tas, ko mēs darām, ir preventīvi novēršam mobbinga riskus skolās, klasēs un ģimenēs. Mana kompetence ir arī supervīzija un sistēmiskais coachings, kā arī es esmu kapelāne. Jūs trenēsiet arī soft skills, maigās prasmes. Un jums ir jānovēro šajā procesā arī savas sadarbības prasmes. Un katram no jums būs jāiejūtās katrā pozīcijā, kas mūs kā pieaugušos demotivē. Kāpēc mēs neiesaistamies? Kāpēc mēs pieļaujam vardarbību? Man ir jāpārkāp pāri savām bailēm, kā varmāka vērsīsies pret mani. Tad neko nedaru, tikai saku, kā es domāju, tāds esmu. Vērotājs, bet aktīvais vērotājs. Nu labi, aiziet! Un te jūs redzējāt, kā jūsu personības tipi var mainīt situāciju. Brauc mājās, vādu bērnu no skola vai no bērnu dārza, ja viņš runā un prasa, hei, uzspēlējam spēli. Viena laba ziņa, viena slikta. Es saku vienu labu ziņu, kas man bija dienā. Tu saki slikto. Tad tu saki labo, tad es saku slikto. Un es ievācu spēles rezultātā informāciju, kas ir bijis labs un kas ir bijis slikts. Pārmaiņas var sākties brīdī, kad citos esi radījis pārliecību, ka viņi ir atbildīgi par notiekošo.